Es turpināšu tomēr ar mazo mikrofonu, bet lielais mums arī noderēs. Paldies, Marek. Un pirms dodu vārdu pārējiem runātājiem mazliet par semināra praktisko norisi. Tātad šo mikrofonu mēs izmantosim, varbūt pat vairākus, es ceru. Un kā Mareks jau aicināja piedalīties diskusijās un uzdot jautājumus, es tiešām arī jūs aicinātu to darīt. Jautājumus varēs uzdot pēc katra runātāja, pēc katras prezentācijas un protams, arī pasākuma beigās. Ja vēlaties ko jautāt, droši celiet roku un kolēģi jums iedos mikrofonu. Ļoti ceru, ka strādājoša. Es domāju, visam jābūt kārtībā tiešām. Un vēl par praktiskām lietām turpinot, šeit jūs redzat arī ekrānā kvadrātu kodu. Tiešraides skatītāji arī to redz savā ekrānā, un ik pa laikam tas parādīsies arī starp prezentācijām. To noskanējot, tad es jūs aicinātu aizpildīt aptaujas anketu par šo pasākumu, lai teiksim, arī varētu tapt citi līdzīgi pasākumi turpmāk. Programma arī ir tāpat pieejama gan Eiropas komisijas pārstāvniecības mājaslapā, gan Facebook pasākuma lapā. Un kā arī tie, kas ir ieradušies šeit klātienē uz vietas, tā ir pieejama arī izdrukātā formātā. Tā kā es aicinu nākamo runātāju, Dainu Vaivari, Valsts kancelejas tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāju. Pirmā runātājiem jāpaskatās, vai viss strādā. Tā jāuzliek laiks arī. Godātie kolēģi, šobrīd vairāk kā jebkad mēs akcentējam skaidru teksta nozīmi un jāatzīst, ka tas nebūtu nav vienkārši, jo, ja es rakstu vēstuli vai es rakstu ziņu plašsaziņas līdzekļiem, es izvēlos savus formulējumus tāds maksimāli īsus, varbūt pat piedomāju pie īpašā stila, vēl kādiem paņēmieniem, bet, ja es rakstu tiesību aktu, nevienmēr es varu izvēlēties šos vienkāršākos valodas līdzekļus, jo man visi jāskatās kopsakarā. Jāievēro noteiktā terminoloģija, normu pēcsacība, jo ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, tas ir noteikts satversmē, un ikvienam arī ir pienākums zināt savas tiesības. Un tā kaut ko man nedzird? Labi, paldies, jā. Tā labāk, jā? Paldies. Un ikvienam ir arī pienākums zināt savas tiesības. Tāpēc likumi ir jāievēro visiem. Un ministra kabineta noteikumi jāievēro visiem. Ja mēs pārkāpjam tajos ietvērtās normas, varbūt mēs nesasniedzam dažkārt kāroto, mums neizsniedz kādu atļauju, varbūt mums nesniedz kāds attaisnotos izdevums, tikai tāpēc, ka mēs neesam kaut ko korekti uzrakstījuši. Galu galā varbūt kā iestājas arī bargākas sekas, jāmaksā soda nauda vai kaut kas tam līdzīgs. Ko darīt, lai teksts, ko mēs rakstām, būtu pēc iespējas saprotamāks ikvienam? Nav tik vienkārši nemaz, jo, kā es minēju, ja es rakstu vēstuli vai kādu preses ziņu, es ņemu vērā gan uztveres īpatnības, gan kultūras atšķirības, galvā emocionālo attieksmi, juridiskās zināšanas. Bet, ja es rakstu tiesību aktu, man nav šo te nosacījumu. Un kā gan var uzrakstīt kaut ko, kas dara visam? Mēs taču zinām, ja dara visam, varbūt nedara nekam. Nu, tātad mums jāspēj atrast šis vidusposms, ka katrs, kas lasa, saprot. Un ja kādreiz teica, likumus mēs rakstām juristiem, jo juristi interpretēs, nē, tagad mēs likumus un noteikumus rakstām ikvienam, un mūsu pienākums uzrakstīt tā, lai mūs arī saprot ikviens. Kā tad īsti rīkoties? Protams, satvērs ir pateikts pašos pamatos, ministra kabineta noteikumos,
normatīva aktu projekta sagatavošanas noteikumi. Un tur ir noteikti šī 2. punktā ļoti skaisti uzrakstīts, ka tekstam jābūt īsam, jeb lakoniskam. Protams, ir jāievēro gramatiskās normas, terminoloģija, jeb juridiskā frazeoloģija, pats par sevi pareizrakstība, tas jau nemaz nav apšaubāms. Jābūt vienotam stilam, jāizmanto vienas tās pašas frāzes, kaut kādā loģika. Ja mēs tā darām, kāpēc tomēr mēs nesniedzam savu mērķi, kāpēc cilvēki, kas lasa mūsu izdotos tiesību aktus, teica, nē, nu tomēr tie nav saprotami, mēs apmaldāmies tekstā, mēs pārprotam. Acīm redzot, mums jāpiedomā, tad, kad mēs rakstām šos tiesību aktus par tiem principiem, kas ir pašā pamatā. Pirmkārt, tā ir skaidra valoda. Skaidri tas nozīmē, ka es nevaru interpretēt šo tiesību normu jebkā vai dažādās nozīmēs. Tātad man ir jāuzraksta tā, lai teksts ir tikai viennozīmīgs. Jāteic, ka šis ir viens no grūtākajiem uzdevumiem, jo cik dziļi redaktors drīkst iet iekšā tekstā. Ja es esmu autors, man ir brīvs rokas, man ir vara pār vārdiem, es varu rīkoties, es varu pārrakstīt tekstu. Redaktoram šāda iespēja nav, jo redaktors ir tikai līdzautors. Es atļaušos tā teikt līdzautors, jo arī redaktors pievieno savu pievienoto vērtību, rakstot tiesību normu. Un redaktora pienākumos ir izlasīt un ieraudzīt varbūt to, ko nav pamanījis tas, kas ir apvienājis šo normu. Jo jūs droši vien tāpat kā es tekstu visbiežāk skenējat, es arī uzrakstu tekstu, es ar acīm uzmetu un es redzu to, ko es gribēju uzrakstīt. Bet vai tas tur tā arī ir? Nereti tā nav, jo man aci pieradusi, es zinu, ko es gribu pateikt, bet izlasot ar tādu neitrālu skatu vai skatu no malas, es ieraugu, es izrādās, es aizgāju pavisam neceļos un var izlasīt gan tā, gan šā. Kā rīkoties? Parasti mēs, sakām, ideālā situācijā iedod citam kolēģim izlasīt, kas nav bijis smadzeņu vētrā klāt, kas nezina, kas nav bijis tajā viedokļu diskusiju vēl kādā klubiņā klāt, kas nezina, ko es gribu pateikt. Es lasēju neitrālu skatu. Bet jums droši vien tāpat kā man nav tā laika. Mums jāuzraksta, jālaiž ātri, jo mēs dzīvojam ļoti dinamiskā vidē, mums nepieciešams ļoti ātri kaut ko satapināt un palaist tālāk. Tā kā jāievelk elpa un jāierauga, kā tad varētu izlasīt šo tekstu. Varētu minēt daudz sarežģītu piemēru, bet es ieliku tādu vienu ļoti vienkāršu piemēru, jo tajā varbūt ir vieglāk ieraudzīt. Norma ir, manuprāt, skaidra, pareizi gramatiski uzrakstīta, nav nekādu pārpratumu, bet tomēr kāds zvana, viens zvana, otrs, trešais un vaicā. Un ko tad viņi vaicā? Izrādās viņi vaicā, kas tad man īsti jāiesniedz? Kā, vai tad tas nav skaidrs? Izrādās, nav skaidrs vietnieku vārdi, tie, kas ļoti bieži mūs apmaldina tekstā, jo tas var būt gan deklarācija, gan tikpat labi arī izziņa. Un redaktors ir tas, kas ierauga un saka normas autoram, ko tad mēs īsti gribam iesniegt? Deklarāciju, izziņu, vai varbūt abus kopā. Mums pieder vara pār vārdiem, mums jāuzraksta tā, lai nav jāgaida trēderiņa zvani, kāds zvana un saka, ko jūs uzrakstījāt tiesību normā, ko jūs no manis gaidāt, vai kāds iesniedz un mēs atmetam atpakaļ, kā iestāde sakām, nē, jūs neizdarījāt tā, kā mēs gribējām. Varbūt mēs neuzrakstījām pietiekami skaidri. Un precizitāte, jāteic, šis arī ļoti tāds diskutējams jēdziens, jo precīzi, bet vai vienkārši? Un arī te ir tā robeža grūti panākamā, jo, ja es gribu precīzi, nevienmēr tas ir īsi. Es uzrakstu tādu vispārīgu frāzi, bet tur nav aprakstīts viss. Un tiesību aktos mums kādreiz saka, jūs esat visu pārregulējuši, pārāk daudz, pārāk sīki uzrakstīts uz trēderiņām lapām, aprakstīts kāda gaida, kā jārīkojas, ja tā. Bet pieredze teica, ka, ja šīs varianti aprakstīti, nereti ir vieglāk piemērot normu. Jo katram tā niansē, viss nevar, protams, aprakstīt, bet tās lielajās līnijās vismaz katrs atrod to, ko viņš grib atrast. Aha, man ir šis gadījums, es tātad aizpildu šo deklarāciju. Man ir šajā eilītē jāraksta tas. Tātad nereti precīzāk ir garāk. Nevienmēr tas ir īsāk.
Protams, arī mēs zinām, ka nepareiz kādreiz vārdu kārtību novietojam, mēs jau zinām šos daudzos piemērus divdarbu teicienu, ko mēs noliekam nepareizā vietā, un sanāk pilnīgi atšķirīga secība, un kāds apsmēja mūsu tekstu, jo sanāk liela pārpratumi, neatbilstoši termini izvēlamies, arī tiesību aktos varbūt pie tā mēs piedomājam, lai nebūtu termini nepareizi, bet nevienmēr tie arī veiksmīgi, jo mēs zinām, ja ir vienā tiesību aktā iztulkot šādi, tad mums pēc tam ir ļoti grūti citos tiesību aktos lietot citu terminu. Piemēram, Stambulas konvencijas tulkojumā ir varmācības izdarītājs ģimenē, vardarbības izdarītājs ģimenē. Un tagad mums jāraksta mūsu tiesību aktos, kādos dokumentos, un liekas ļoti nelabskanīgi tas formulējums garais. Kā pamainīt? Varbūt mēs varētu runāt par varmācību, par varmāku, ar kolēģiem no Valsts valodas centra pārunājām šo situāciju. Jā, varbūt pēc gada mēs tiksimies, mēs varēsim runāt par varmāku, bet šobrīd mums jāievēro tie termini, kas ir oficiālajā Stambulas konvencijā, un tur ir varmācības ģimenē izdarītājs. Protams, mums jāmēģina tas teksts izveidot tāds, lai tas ir lasāms, lai nav ļoti nelabskanīgi. Un kādreiz ir tā, ka jūs arī noteikti esat saskārušies, ja jūs klausāties dažādas uzstāšanās televīzijā, gan politiķi, gan arī amatpersonas. Arī mums dažkārt pielīp šie svešie, ļoti skaistie vārdi, vai viņi pielīp netīšām, es nezinu, vai mums apzināti, mums liekas, ka ja mēs lietojam tādus daudz sarežģītus svešvārdus, tad mūsu teksts ir gudrāks. Šis ir teksts no sociālajiem tīkliem, tas nav no tiesību aktiem. Es apzināti neieliku, kas to ir publicējis, jo tam nav nozīme. Bet tagad mēs esam publiski. Ja kādreiz mums uzrakstījām, un neviens neko par mums neteica, tagad pilns Facebook, Twitter konti, visi pārējie, visi sociālās vietnes, kur apsmaida mūsu tekstus, komentē, un lūk, tur bija ļoti daudz komentāru par šo tekstu, un kāds arī, lūk, vienu arī komentāriem ielika, kas tā par valodu, kurā mēs runājam. Mums ir ļoti jācenšas, lai mums nepielīp šīs svešie teksti, svešās frāzes, un mēs izskatāmies no malas gudri, bet mēs paliekam tiešām nesaprotami un neskaidri. Tātad koncentrēti, maksimāli īsi, bet, kā jau teicu, īsi nevienmēr ir skaidri, un tur tā pretruna ir. Un raugi, kā jocīgi sanāk, es tikko saku, ka vajag rakstīt īsi, un pat nākamajā teikumā es saku, nē, nedrīkst tā kā pārāk koncentrēt, taupīt, jo mēs gribētu, lai šis teksts ir skaidrs un saprotams. Un atkal ir tie paši abreviatūras saīsinājumi, un mēs tiesību aktos, Latvijas tiesību aktos nedrīkst lietot saīsinājumus ar maziem izņēmumiem. Nedrīkst. Kāpēc? Tāpēc latviešu locījums valoda, un mēs nesaprotam, kāds ir locījums. Pirmkārt, otrkārt, galā mēs cienām savu lasītāju. Un ja gadījumā kāds nezina, kas ir recs, kurš nezina, mēs taču visi zinām, kāds var nezināt. Bet kāds var nezināt, viņam jāmeklē kādās izziņu avotos, vārnīcās, kas šis ir pa saīsinājumu par Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un tā arī ir, ka nevar saprast, kas kam ko maksā, tātad mums ir jāierauga teikums, kur var izlasīt abejādi, visādi un vēl kaut kā, lai nebūtu nozīmes pārpratumi. Tad kāds arī aspekts, par kur es gribētu vienkārši pieskarties, par to, ka mēs kādreiz varbūt par daudz arī cenšamies izdarīt. Mēs zinām, es pieņemu, ka arī jūs strādājat tā tekstu ikdienā, pārsvarā esat vai redaktori vai tulkotāji vai kā citu tekstu tapinātāji. Nekad jau nav tik labi, lai nevarētu izdarīt vēl labāk. Bet kur ir tā robeža un kur ir tā pilnība, kurā mēs sakām, jā, ir ideāli, vairs ne pa labi, ne pa kreisi. Īpaši uz valodas lietām, īpaši uz stila lietām. Es zinu, kas iedod izlasīt, izdarīt darbu vienam savam kolēģim, ļoti labam redaktoram, šis izslīpējis, izsakojis, liekas viss kārtībā. Es iedodu nākamajam, viņš atkal sāk kaut ko pārrediģēt. Un nav jau teikts, ka tas ir labi vai slikti. Varbūt kaut kas ir labāk, varbūt kaut kas netik labi. Teiksim tā, es aicinātu arī cienīt citu cilvēku darbu. Es zinu, ka mums ir Valsts valodas centra kolēģiem, arī kādreiz mēs sadarbojamies, izvērtē tulkojumu, atsūta tās veidlapiņas, jūs varat esat kādreiz pildījuši, vai ir apmierina tulkojums, kas nebūtu labi vai kas būtu jāatlabo. Un to nav jāatzīmē stila lietas. Tur jāatzīmē tad, ja tiešām kaut kas ir aplums, saturiski vai kaut kā tiesisks sekas var rasties. Bet stils tā ir vienmēr tāda individuāla lieta. Tāpēc varbūt arī kādreiz nepārcentīsimies ar pārrediģēšanu. Apstāsimies, jo nekas nav tik labs, lai nevarētu kļūt vēl labāks, bet ir jau labi. Un tad ir tāda, es atcerējos, gatavojoties mūsu tikšanās reizē, mūsu tikšanos šeit pirms kāda brīža, pirms gada vai diviem.
Un kāds kolēģis no zāles man vaicāja, vai ir kādi līdzekļi, kas palīdz jums strādāt, kas palīdz vai no redaktorām, vai tekstu autoriem. Un tajā brīdī es teicu, nē, tieši tāda laba instrumenta nav. Bet tagad man jāteic, es ar lepnumu varu teikt, ka Valsts kancelē ir izstrādājis vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu, ar ko mēs ļoti lepojamies, par ko mēs priecājamies. Kāpēc? Tāpēc vien, ka tas ļoti atvieglo darbu mums kā Valsts kancelējai, gan ikvienam, kas strādā valsts pārvaldē. Jo ja agrāk katra ministrija tapināja savu projektu savā noteiktajā sistēmā, skaņoja, vētīja, sūtīja citām ministrijām, saņēma atzinumus, atkal saskaņoja, pārveidoja, tad sūtīja uz ministru kabinetu, tad ministru kabinets vētīja un skaņoja, atkal parakstīja, tad sūtījām uz vēstnesi. Tad ļoti daudz dažādu pieskārienu un ļoti daudz, ja tā varētu teikt, lieku kustību. Tad šobrīd šis tiesību aktu portāls noder pilnīgi visiem, valsts pārvaldē, nevalstiskajām organizācijām, sabiedrībai, plašsaziņas līdzekļiem. Ik viens var šeit ielūkoties un sekot tiesību aktu izstrādes gaitai no sākuma līdz pat tiešām tā spēkā stāšanās brīdiem. Jo viss notiek vienu vietu. No brīža, kad ministrijā uzraksta pirmo vārdu un laiž pasaulē šo tiesību aktu, līdz brīdim, kad tas ir parakstīts un stājas spēkā. Respektīvi nav vairs kaut kāda lieka pārsūtīšanas darbi, atkrīt ļoti daudz liekā darba, tehniskā darba. Tātad visi vienotā sistēmā, sabiedrība var iesaistīties, lai nav tā, ka ir publicēts vēstnesī, kaut kas stājas spēkā un saka, ups, es nezināju, es gribēju izteikties, bet es nevarēju. Lūk, šobrīd ir šāda iespēja. Tātad gan tiesību aktu projektus varam izlasīt, sabiedrības apspriešanai ievietotie projekti, kabineta sēdēm varam sekot līdzi, kas notiek, un dažādas citas lietas, kā arī tiesību aktu izstrādātājiem ir sava vide, kurā mēs redzam pilnīgi visus labojumus, kas kā notiek, kas kurā stadijā ir noticis. Un varbūt, lai tā ilustrācija ielikt tādu mazu piemēru, juridiskie redaktori zina, ka ļoti grūti strādāt ar grozījumiem tiesību aktos. Viena lieta, ka mēs rediģējām jau gatavu, jaunu tiesību, vai arī, piemēram, juridiskie redaktori zina, nekas nav trakāks, ja izdara grozījums, piemēram, tā kā šeit vārdi ir atšķirīgās dzimtēs, vienā ir dienests, otrā ir padome. Tas nozīmē, ka visos 99 punktos, kurā ir šis grozījums, jāizlasa viss teksts, nevis noliks viens punkts grozījumu. Nē, ir jāpastāst, jo, piemēram, vienā vārdā ir dienests un tā struktūra vienības. Mēs tā aizstājam ar padome, un tur sanāk padome un tā struktūra vienības. Tas nozīmē, ka jāizlasa pilnīgi visi punkti. Šobrīd šī problēma vairs nepastāv, jo, piemēram, redzams, paņēma vienkārši kopiju no mūsu vienotā tiesību aktu izstrādes portāla. Šis ir viens punkts, kurā mēs redzam, maliņā ir atzīmēts, tajā ir kaut kas grozīts. Es redzu pašu redakciju, savukārt, ja es gribu redzēt, kas tur ir noticis, es varu aktualizēt un redzēt izmaiņu vēsturi. Redzam, ir sākotnējā redakcija, tātad tā ir bijusi, un izmaiņas ir, ja līdz šim tur kaut ko darīja pārsvaru koordinācijas centrs, tagad to dara Valsts kancelē. Ja es darīšu vēl kaut ko, piemēram, redaktors nolēms, vēl jāatsakās no ciešamās kārtas, izlabos to pirmajā punktā, vai vēl kādā, visa izmaiņa vēsture būs redzama, visa. Tas nozīmē, ka jebkurš gan teksta normas autors, gan jurists, gan redaktors var redzēt visus labojumus, atgriezties, pārunāt, komentēt, un redzēt, kā ir transformējusies šī norma laika gaitā, un nav vairs jāatver vaļā divi logi, lai redzētu, kā tas bija sākotnējā variantā, kā tas būs pēc tam. Un pats lielākais ieguvums ir, piemēram, man vairs nav jāraksta tiesību akts par grozījumiem tādā un tādā tiesību aktā. Nospiežot vienu komandu, aktivizējot komandu, ģenerēt grozījumus, automātiski sistēma ģenerē grozījumus tiesību aktā,
Restīvi, man nav jāraksta ne nosaukums, ne atsauce, ne izdarīt grozījums tādā un tādā tiesību aktā. Automātiski ģenerēs pilnīgi visas lietiņas, kurām es esmu pieskārusies šajā oriģināla tekstā. Lūk, es laboju šo 12. punktu, jūs redzat tepiķi, es kādu svītroju, aizstāju, visi grozījumi ģenerēs automātiski. Jūs varat iedomāties, cik daudz lieka darba atkrīt, ļoti daudz lieka darba atkrīt, jo tas ģenerēs automātiski. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti priecājamies par šo un ceram, ka varbūt arī jūs kaut kad varat izmantot, ja jūs kaut ko tādu strādājat, ja tas arī kaut kādā veidā palīdz. Un arī drusciņi arī palapošos, šis sistēma strādā tiešām 2-3 gadus, bet mēs esam saņēmuši jau pirmo gan cēlmplaužu balvu, gan platīna peli, tepat tiešām arī kā novērtējumu, kā inovācijas sasniegumu. Gan arī mani kolēģi šogad brauc uz Dienvidu Koreju, kurā arī saņēma kā tiešām augstāko balvu, kā inovācija publiskajā sektorā, kas ļoti atvieglo darbu ikdienā. Un jā, varbūt redaktoriem jūs redzējāt, mazi burtiņi piekrītu, mazi burtiņi ir, nes par šo te kā redaktoru drusciņu skumstām, acis mums nogurst, bet tas, šīs tāds maz tās tehniskās lietas, tomēr nav tik būtiski salīdzinot to ieguvumu, kas ir strādājot tiesību aktiem, ka mēs redzam aktuālo versiju, ka mēs redzam visu izmaiņu vēsturi, un mēs redzam, kāds projekts izskatīsies pēc tā pieņemšanas. Paldies, es tā ātri esmu izgājis arī pa jaunumiem. Jā. Kādu jautājumu lūdzu? Paldies. Tā mēs. Izslēgt. Paldies. Noteikti, jā, var arī uzdot jautājumus arī tagad, jā. Tā, vai tu vajag mikrofonā, jā? Tad es došu šo pašu. Tā, es ceru, ka pagaidām. Paldies, Vaivars kundze, vienmēr ar interesi klausos jūsu stāstījumu. Vairākas valstis jau ir sākuši pārrakstīt tiesību aktus vienkāršajā valodā. Un vairākās valstīs jau arī pieņemti tiesību akti par vienkāršo valodu. Kā ir ar šo Latvijā? Vai ir plānots kādu tiesību aktu pārrakstīt, vai plānots ieviest tiesību aktu par vienkāršo valodu? Es varbūt strādājam. Nē, šobrīd mēs tādu netapinām, bet mēs cenšamies rakstīt jau pēc iespējas vienkāršāk. Bet es jau minēju, varētu jau, gribēt jau mēs gribētu, bet, piemēram, par struktūra fondu līdzekļiem, nekad viņi nebūs vienkārši. Ja mums jāmin šis sarežģītais nosaukums, struktūra fondu kaut kāds, mēs viņu nevaram satapināt, nekāda vienkārši. Vai arī kolēģis jau minēja arī dažādi direktīva nosaukumi, ja viņi ir jāmin, ja tie ir jāmin, tāda viņi eksistēs. Bet tās lietas, tās normas, kas skar vienkārši cilvēku, mums pienākums uzreiz ir uzrakstīt vienkārši. Nevis mākslīgi vienkārši, bet dabiski vienkārši, es tā gribētu teikt. Nepatīk mākslīgi radītas lietas. Kādreiz tā jādomā, vai tās varēs dzīvot mākslīgi radītas lietas. Kolēģi grib man papildināt. Paldies. Kā jūs zināt, ka es jūs gribu papildināt? Es faktiski gribu sniegt atbildi kā vienu piemēru. Likums par valsts ciņām dienas šobrīd ir uz 33 lapas pusēm. Ja viņi kāds mēģinātu izdrukāt, tad šobrīd jau Saeimā uz otro lasījumu ir likums par valsts ciņām dienestu, kurš ir uz 6,5 lapām. Tā doma ir tieši pārveidot, izmest visu lieko, jo šobrīdējā likumā, piemēram, ir par muitnieku formas tērpiem un tādām lietām, kas varbūt nav likumā regulējuma ietvers. Tātad mēs izrevidējam tos likumus, radām vienkāršākus. Es piekrītu kolēģei, ka nevienmēr īsāk nozīmē skaidrāk vai saprotamāk. Tas ir detaļas, bet šī gadījumā likumi top. Un man ir ļoti liela cerība, ka arī nodokļu likumdošana tiks pārveidota, lai tiešām iedzīvotāji un uzņēmēji, kas ar to strādā, saprastu reāli visas tās ārkārtīgi sarežģītās normas. Paldies! Varbūt vēl kāds jautājums, vai mēs dodamies tālāk? Laikam dodamies tālāk. Tad